Labdien! Mani sauc Kristīna Kastranova. Es esmu neirografikas instruktore un estētiskais koučs. Šodien es prezentēšu neirografikas modeli, kas saucās līderības tingšas. Modelis līderības tingšas ir izveidots sadarbības partnerības projekta Lady Leader ietvaros. Šis modelis palīdz pārdomāt savu līderību. Modelis ir iedvesmots no skaistās mūzikas un garīgas mūzikas instrumenta, kas saucas tingšas. Šis instruments sastāv no 2 daļām, un to varētu izmantot, lai sāktu zīmējumu. Bet var izmantot arī jebkādas citas apveidīgās formas, kā piemēram šī. To var izmantot, lai izveidotu tādu apli, kādu vēlaties. Es personīgi paņemšu oriģinālo instrumentu. Tātad pirmkārt mēs suzīmēsim augšējo apli. Tas ir mūsu mērķis, līderība. Kā mēs to iedomājamies? No kā tas sastāv? Par ko mēs sapņojam? Kāda būtu mūsu potenciāla, mūsu iedomāta līderība? Kam tajā būtu jābūt? Un te var ierakstīt tās daļas, no kurām sastāv līderība. A, B, C, D. Tās var arī krustoties. Vienkārši pierakstiet atslēgas vārdus nelielos apļos. Parasti tas aizņem diezgan daudz laika, lai pārdomātu. Lai patiešām izietu cauri visiem vēlamiem aspektiem, ko jūs iedomājaties. Bet, kad tas ir izdarīts, jūs varat sākt apaļot un pārdomāt visu, ko esat uzrakstījuši. Visus līderības aspektus apaļošanas daļā vietās, kur 2 līnijas krustojas, un mēs šo vietu nopaļojam šādi. Protams, es jums palūkšu arī uzzīmēt vairāk līniju, lai apvienotu apļus. Dariet to brīvi. Kamēr jūs apaļojat, lūdzu skenējiet sevi pēc 4 uzmanības punktiem. Parasti neirografiskas koučingam mēs novērojam sevi. Pirmkārt, domas. Ko jūs domājat par konkrētu tematu? Kādi teikumi veidojas jūsu prātā? Padomājiet par līderību, vai domājat par kādu saistītu vai nesaistītu ar to tematu. Pamaniet katru domu, kas ienāk jūsu prātā. Otrais uzmanības punkts ir emocijas. Kā jūs jūtaties? Pamēģiniet precīzi nosaukt emocijas un it īpaši pievērsiet uzmanību, kādas konkrēti emocijas jums rodas, kad pieskaraties kādam konkrētam vēlamas līderības aplim. Kā jūs jūtaties, piemēram, kad pieskaraties D? Ko pamanāt, kad pieskaraties F? Kādas jums ir sajūtas un vai ir kādas atšķirības?
Un pārējām pie trešā uzmanības punkta. Tās saucās ķerpeniskās sajūtas. Kas notiek jūsu ķermenī šeit un tagad? Kamēr zīmējat? Kamēr pieskaraties kādam konkrētam jūsu vēlmes līderības aplim? Vai rodas augstums, karstums vai kādas sāpes kaut kur? Kādi refleksi, kā piemēram izsalkums vai slāpes, varbūt miegainība, varbūt gribas raudāt? Mēģiniet novērot savu ķermeni. Un ceturtais uzmanības punkts ir vīzijas. Kādus tēlus jūs iedomājaties? Kādas bildītes redzat acu priekšā? Ko jūs domājat, bet vizuāli? Vai jūsu prātā rodas kādas atmiņas, vizuālās atmiņas? Vai ir kādas citas vizualizācijas, sapņi? Tie var būt ļoti izteikti šajā modelī, jo jūs sapņojat par savu līderību. Es ļoti iesaku arī vizualizēt to, kā izskatītos jūsu kārota līderība. Kā jūs izskatītos? Iedomājieties pat savu ārēju izskatu, vai kā jūs savā nākotnē sajustos, kad kļūsiet par to ideālo līderi, par kuru vēlaties būt. Es arī vēlos, lai jūs pievērstu uzmanību tam, kā jūsu vēlama līderība var būt ļoti dažāda. Kāds iedomājas to saistībā ar savu darbu un karjeru, un citam tas būs saistīts, piemēram, ar hobijiem vai studijām. Un diezgan bieži, ja tas netika definēts pašā sākumā, bet zīmēšanas laikā, cilvēki sāk aprakstīt savu vēlamo nākotni, kas racionāli domāt, vai arī nebūtu ļoti saistīta ar klasisko līderības saprašanu. Viņi sāk aprakstīt savu ģimeni, attiecības kopumā starp ģimenes locekļiem vai cilvēkiem apkārt, un viņi sāk aprakstīt savu dzīvesveidu, daudzas privātas dzīves lietas, un tas arī ir pilnībā normāli. Tas ir tas, kā jūs attīstat savu sapratni un iecerētas līderības vizualizāciju. Tātad ļaujiet sev izpausties brīvi, lai viss nāk kā nāk. Šīs aplis noteikti ir saistīts ar jūsu personīgo līderību, just pieņemiet to, novērot. Tagad mūsu pirmais aplis ir pabeigts, un tas ir arī nopaļots. Tagad kaut kur zemāk šajā lapā jums būs jāuzzīmē jūsu pašreizējais stāvokļa un noskaņojuma aplis. Tas var būt tāda paša izmēra vai tādas pašas formas, bet jūs varat izvēlēties arī jebkādu citu apli. Izvēlēties to, kas jūs uzrunā, to, kas jums rada sajūtu, ka šis būs īstais izmērs. Iespējams, pašreizējais stāvokļa aplis būs mazāks vai lielāks, un ja jūs neapvelkat kādu konkrētu formu, jūs varat uzzīmēt vienkārši ar roku. Tas var būt aptuvens aplis, un tas ir pilnībā normāli. Tātad tas ir jūsu ziņā atbilstoši jūsu šī brīža sajūtām. Tā kā tas jums ir harmoniski šeit un tagad, tas ir jūsu aplis, jūsu pašreizējā stāvokļa aplis. Te es jūs aicināšu nerakstīt atslēgas vārdus apļos racionāli, kā mēs darījām šeit, bet tai vietā, kā klasiskā neirografikas visu pasaules problēmu mandala algoritmā,
Mēs uzliekam punktu un sākam skaļi teikt visu, kas nāk prātā šobrīd. Iespējams, tie pārsvarā ir negatīvi, iespējams, nāks vaļā pozitīvās lietas, viss ir labi, viss, kas rodas, kas mani uztrauc, kas manī dzīvo, kas man ir, kas manā līderībā vēl nav un mani sarūktina šobrīd. Tātad šī apļa galvenā definīcija ir tas, kas mani sarūktina. Kas man neļauj virzīties uz priekšu. Kā redzat, te būs diezgan daudz jāapaļo. Sāksim. Te gan būs mazliet savādākā apaļošanas tehnika, jo daudzas līnijas ir ļoti tuvu viena otrai. Tātad jūs varat vienkārši apvilkt formas iekšā un šādi savienot. Piemēram, te ir ļoti tuvu un jums nevajag apaļot šeit. Tā vietā jūs vienkārši padarāt tās biezākas un apvienojat, bet joprojām pieturaties pie apaļo stūru efekta. Bez nekādiem asiem stūriem. Turpiniet skenēt sevi, izmantojot 4 uzmanības punktus. Novērojiet, kā jūs jūtaties. Vēl viens svarīgs moments šeit. Atcerieties, šeit katra apļa apraksts bija ļoti racionāls. Bet šajā apakšējā aplī te var būt vienkārši mūsu šī brīža problēma mudžeklis, un joprojām būtu ļoti labi pierakstīt klāt atslēgas vārdus, bet kādā veidā. Mēģiniet atcerēties visus vārdus, ko izpļāvāt, visu, ko skaļi izteicāt. Un es ļoti ceru, ka jūs patiešām to skaļi pateicāt. Pamēģiniet atcerēties tos atslēgas vārdus, ko reāli minējāt, un pierakstiet tos iekšā vai apkārt šim aplim. Tie var būt A, B, C, D un tā tālāk. Pamēģiniet atcerēties, kas bija pateikts un kādus vārdus jūs izmantojāt. Novērojiet sevi, ko jūs domājat, kā jūtaties, ko sajūtat savā ķermenī, ko sajūtat savā sirdī. Interesanti ir tas, ka domājot racionāli, šis aplis noteikti būtu savādāks. Tas ļoti atšķirtos no tā apļa, kas sanāca, kad jūs visu izrunājat skaļi. Uz vienas elpas, un parasti cilvēki ir ļoti izbrīnīti. Ak, šis ir tās lietas, kas reāli manī uzcēlās. Ir ļoti interesanti pavērot, kas notiek mūsu zemapziņā, kas tur ir īstenībā, par ko mēs domājam, kas mūs uztrauc, kas mums īstenībā traucē un neļauj iet uz priekšu. Jūs varat pat to pārvērst par treniņu un sākumu uzrakstīt racionāli to, kas jūsuprāt būtu adekvāti, teiksim, tie faktori, kas jums neļauj attīstīties. Un tad pamēģiniet izdarīt to pašu, izmantojot šo tehniku. Vienkārši izrunājiet vienas izelpas laikā visu, kas nāktu ārā.
un jūs redzēsiet atšķirību, un jums var rasties diezgan daudzi pārsteigumi par jūsu zemapziņas daļu. Varbūt atnāks kādas apgaismības par to, kam jūs vajadzētu pievērst uzmanību, kas īstenībā ir svarīgi. Pamēģiniet pamanīt šīs lietas. Vēl mazliet, kā redzat, šī apaļošana prasa no mums vairāk, un tā var uzcelt kādas sāpes. Kamēr mēs runājam par sāpīgām lietām, šeit ne tik pozitīvām, lūdzu pievērsiet uzmanību tam, kādas sajūtas nāk. Dažreiz cilvēks sāk raudāt, uznāk ļoti intensīvās jūtas. Tas ir normāli, vienkārši vērojiet, pieņemiet un mēģiniet saprast. Un vēl mazliet, pēdējie momenti šeit. Labi, izdarīts. Kas vēl ir svarīgi? Novērot, analizēt kompozīciju. Salīdziniet abu apļu lielumus. Manā gadījumā tie bija vienādas formas, vienāda izmēra, bet, ja neapzināti jūs izvēlaties dažādus izmērus, kā tas liek jums justies? Varbūt jūtaties nožēlojami savā šī brīža stāvoklī, vai varbūt saprotat, ka jūsu vēlamais mērķis nemaz nav tik milzīgs, kā tas jums likās parasti. Ko jūs pamanāt, analizējot abu apļu izmērus? Paskatieties arī, kā tie kopumā izskatās. Kāds ir jūsu iespējas? Piemēram, vai te ir pārpildīts, vai te ir ļoti viegls, piepildīts tā kā ar gaisu aplis, piemēram. Mēģiniet aprakstīt to, kā viņi izskatās un kādus mērķus jūs redzat. Salīdziniet un analizējiet distanci starp apļiem. Nekad nav pareizas vai nepareizās atbildes. Protams, mēs nemērīsim centimetros un neteiksim, cik sanāk. Nē, te ir jūsu personiskā uztvere, kā jūs to šobrīd izjūtat, cik tuvu esat savam līderības mērķim. Piemēram, manā zīmējumā es teiktu, ka šobrīd es jūtos, esmu 2 soļu attālumā. Es vēl nezinu, kādi soļi tie ir, bet tas ir tas, kas man nāk prātā, un šāds citāts, šāds formulējums. Jūs varat teikt arī, ka mērķis ir ļoti tuvu, vai varbūt jums tā ir 1 gada distance. Kā jūs šobrīd to izjūtat, kā to formulēt tieši jūs? Tad sāksim ar hetipēšanu, krāsošanas daļu. Jebkuras krāsas, kuras vēlaties, atcerieties, ka šajā daļā mēs apvienojam vismaz 2
blakus esošus laukumus ar vienādu krāsu. Vismaz 2, bet varbūt arī vairāk. Nevis katru laukumu atsevišķi citā krāsā. Pavērojiet arī, kur jūs sākat. Vai labprāt iedziļināties savā tagadnē, vai drīzāk sapņojat jau par nonākšanu savā iecerētā nākotnē? Kā redzat, mana roka izlēma sākt no tagadnes. Kādas ir sajūtas būt šeit tagadnē? Mans novērojums ir, ka es krāsoju to diezgan viegli un jauki. Es to izbaudu. Pat ja man ne īpaši patīk dažas krāsas, ko es izmantoju šeit. Un jebkas, kas man nāk prātā, to es savienoju ar savu tematu. Tātad atgriežoties pie manas līderības temata, piemēram, man diezgan labi patīk būt šeit, un es izbaudu to. Tā kā es neienīstu savu šī brīža līderības stāvokli. Kaut arī man nepatīk dažas krāsas, tad ir daži elementi, kas man īpaši patīk. Es varu tos izpētīt dziļāk. Un es varu mēģināt sev jautāt vairāk un dziļāk. Un jūs varat uzprasīt, ko šīs krāsas jums nozīmē, kur jūs tās vairāk redzat, kā jūs tās izmantojat. Jūs varat pārdomāt, kādām krāsām dodat priekšroku. Noteikti sekojiet līdzi, kā jūs krāsojat arī otro apli. Nav obligāti jākrāso sākumā vienu, tad otru, kā sākumā. Šeit var izkrāsot arī līnijas, viļņus, tā kā jūs to izjūtat. Vienmēr vērojiet savas domas, emocijas un ķermeņa sajūtas. Man nāk daudz atklāsmes, bet es vienkārši novēroju. Ja jūs vēlaties, varat arī pierakstīt kaut kur blakus uz papīra. Tātad apli ir gatavi, un tagad var pievienot arī krāsas fonām. Jūs varat arī pievienot vēl dažas līnijas apkārt, lai tie nekarājas gaisā.
Tas var būt turpinājums jūsu apļiem, un tas vienkārši nozīmē, ka jūs padalāties ar visumu, ar savām šī brīža problēmām, ar savām nākotnes iecerēm. Tas ir par dalīšanos un iespējams palīdzības pieņemšanu un citu cilvēku atbalsta pieņemšanu. Atbalstu no apkārtējas vides. Nepārāk daudz, tiešām viegli, un galvenais fokus paliek uz apļiem. Te var būt arī daži krustojumi, tas ir normāli, un kad līnijas krustojas, piemēram, kā šeit, jums noteikti ir jānopaļo. Tātad nekādu asu stūru nekur. Nākamais. Kā redzat, joprojām te ir divi atsevišķi apļi, un mums tie ir jāsavieno. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama galvenā līnija, kas ir lauka līnija. Jūs varat izmantot to pašu martieri vai paņemt biezāku martieri. Tātad jums ir jāsavieno divi apļi ar galveno līniju. Te būs mana līnija. Man gribētos to biezāku. Šādi. Lai es jūtu, ka es savienoju savu tagadni ar savu nākotni. Interesanti, piemēram, ka es to izdarīju no 3. piegājiena, un tas ir tikai mans novērojums. Kad uzzīmējat lauka līniju, varat arī pierakstīt tā apkārt tās lietas, kas pēc jūsu domām ir nākamie soļi, lai atnāktu uz šejieni. 1, 2, 3 varbūt. Tik daudz, cik jums nāk prātā, cik daudz ir piemēroti. Es jūtu, ka ir 2 soļi sākumā un varbūt vēl viens, jo bija jau 3 piegājieni. Un, teiksim, tas 3. ir ļoti tāds smalks. Reāli es pierakstīju dažus vārdus, dažus mājienus sev, ar ko būtu jāsāk ceļš uz šejieni. Vēl viena lieta, ko varat izdarīt šajā algoritmā, ir pārveidot savu realitāti. Tātad sākotnēji apļi bija tik lieli, bet, ja vēlaties, jūs varat kaut ko palielināt, samazināt, uzzīmēt tuvāk vai tālāk vienu no otra. Piemēram, es gribētu, lai mana nākotnes līderība ir vēl lielāka un īstenībā tuvāka man. Tad es varu pārveidot formu un pavērot sevi. Kā es ar to jūtos? Tātad es dodu sev atļauju sapņot lielākus, plašākus sapņus. Un, protams, vienosim vairāk līniju, lai tās ir harmonizēti. Tik tālu es nezinu, kā es justos, kādi atslēgas vārdi te būtu iekšā. Tas ir ļoti ātrs iekšējs lēmums. Bet manas domas ir, ka, piemēram, šeit tas jau ir daudz tuvāk laika ziņā. Te man varētu parādīties kaut kas, ko es vēl nezinu.
Tas būtu, jā, G, H un tā tālāk. Pa ceļam uz mērķi. Sanāk daudz tuvāk nekā trešais solis, tad man īstenībā ir nepieciešami tikai 2 soļi, lai tur nokļūtu, bet, redzēs, kā sanāk. Ja vēlaties, jūs varat veikt izmaiņas jūsu tagadnē vai pamainīt līniju, ko uzzīmēt šo virvi, kas savieno tinkšas. Tātad tā ir jūsu līderības ceļa pārveidošana. Un nav obligāti, ka viss ir vienā krāsā. Tas ir tas, ko es izvēlējos. Labi. Kā jūs zināt, pēc lauka līnijām pēdējais elements ir fiksācija. Paņemsim pietiekami biezu marķieri un bez skatīšanas uzzīmēsim apli kaut kur. Kaut kur. Bez skatīšanas. Mans aplis ir tieši pa vidu vai pārējā, bet dažreiz tas var parādīties kaut kur līderībā vai kaut kur šeit. Tas ir kaut kas, kas nāk no jūsu zemapziņas, kam tā pievērš jūsu uzmanību, uz ko būtu jāfokusējas no sākumā. Un te jūs esat jau tagad. Padomājiet par to, ka tā ir tā prioritāte. Es sapratu, ka man ir jālec mazliet ātrāk, teiksim, nesēdēt un nesildīties šeit tagadnē. Bet jau lekt savas līderības virzienā. Redziet, pārēja var būt ļoti kompakta. Jāsaka, ka beigu beigās man ir ļoti laba sajūta. Pavērojot, ka jūs jūtaties beigās. Un te būs. Mūsu līderības tinkša ir gatava.